Darbinieku darba izpildes rezultātu novērtēšana notiek analizējot un vērtējot šādus darba izpildes kritērijus: mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde, amata pienākumu izpilde atbilstoši prasībām, kompetenču attīstības līmenis un profesionālās kvalifikācijas atbilstība. Šim nolūkam ir paredzēta novērtēšanas izvēle. Kad vadītājs ir uzģenerējis veidlapu, jūs saņemsiet paziņojumu e-pastā. To iespējams apskatīt sadaļā Mans vērtējums. Uzklikšķinot uz šīs veidlapas, redzēsiet visus savus plānotos uzdevumus un mērķus. Šeit iespējams ielikt galīgo izpildes statusu uz pārrunu dienu, kā arī pierakstīt jūsu vēlamos komentārus. Sadaļā Amata pienākumu izpilde komentēsiet, kā jums izdevās tikt galā ar darba apjomu un kvalitāti. Komentāram jābūt konkrētam ar atsaucēm uz noteiktiem pienākumiem, kuri minēti amata aprakstā, taču nav nepieciešams detalizēti analizēt katra pienākuma izpildi. Nākamajā sadaļā jūs redzēsiet kompetences, kuras ir izvēlētas un definētas atbilstošajai amatu grupai. Kompetences palīdz aprakstīt un skaidrot, kādu rīcību iestāde no jums sagaida. Amatam kritiski svarīgo kompetenču nosaukumi ir norādīti amatu aprakstā, bet detalizēts kompetenču skaidrojums ar definīcijām un rīcības rādītājiem ir norādīts valsts pārvaldes kompetenču vārnīcā. Sadaļā Profesionālā kvalifikācija vērtēsiet, cik lielā mērā izglītība un profesionālā pieredze atbilst amata prasībām. Profesionālajās zināšanās un prasmēs vērtēsiet attiecīgajai profesijai specifiski nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas to atšķir no citām profesijām. Bet vispārējās prasmēs un zināšanās vērtēsiet prasmes, kas nav specifiskas konkrētai profesijai, piemēram, valodu zināšanas, datoru prasmes vai prasme rīkoties ar biroja tehniku. Mācību un attīstības vajadzības sadaļā norādīsiet tās zināšanas, prasmes vai kompetences, kas jāattīsta. Profesionālās izaugsmes plāna sadaļā rakstīsiet savus komentārus par vēlamajām izmaiņām 1 līdz 2 gadu griezumā un arī 3 līdz 5 gadu griezumā. Ja šajā vērtēšanas periodā ir notikušas izmaiņas jūsu pienākumos, atbildības sfērās, nepieciešamajās kompetencēs, tad tas jāatspoguļo sadaļā Izmaiņas amata aprakstā. Un elektroniskās veidlapas noslēdzošā sadaļa ir kopsavilkums, kur iespējams izvēlēties drukāt protokolu. Tas nozīmē, ka pārskatāmākā veidā redzēsiet visu savadīto informāciju. Tad, kad esat pārliecināti, ka visa vajadzīgā informācija ir savadīta un vairs nevēlēsieties veikt nekādas labojumus anketā, spiediet uz pogas apstiprināt veidlapu. Šajā brīdī jūsu vadītājs saņems paziņojumu, ka esat apstiprinājuši veidlapu. Kad vadītājs ir izskatījis jūsu sagatavoto veidlapu, veicis novērtēšanu un aizpildījis sadaļu vērtējums, jūs saņemsiet e-pastu ar paziņojumu, ka tas ir izdarīts. Šo aizpildīto anketu arī izmantosiet pārunās, un to iespējams apskatīt sadaļā Mans vērtējums, kur redzēsiet arī vadītāja vērtējumus, kā arī uzrakstītos komentārus. Pēc pārunām vai to laikā vadītājs un darbinieks, ja nepieciešams, papildina vai precizē veidlapas vai protokolu saturu, aizpildu laukus, nodarbinātā gala komentārs un vadītāja gala komentārs. Kad veidlapu ir aizpildījušas visas vērtēšanas procesā iesaistītās puses, tad veidlapa tiek slēgta, un nekādas darbības ar veidlapu vairs nav iespējams veikt. Lai ērtāk un pārskatāmāk redzētu ievadīto informāciju,
iespējams klikšķināt uz drukātu protokolu. Šīs protokols var glabāties elektroniskā formā, kā arī drukātā veidā parakstīts. Ja jūs esat pievienots kā papildus vērtētājs kādai personai, tad saņemsiet e-pastā lūgumu aizpildīt vērtējumu. To iespējams izdarīt sadaļā Novērtēšanas veidlapas 360 grādu vērtējums. Šeit jūs redzat to cilvēku, par kuru vērtējums ir jāveic. Klikšķinot virsū, jūs redzat kompetenci, par kuru jāveic vērtējums, kā arī rīcības aprakstu. Labajā pusē iespējams izvēlēties vērtējumu. Kā arī pierakstīt savu individuālo komentāru. Klikšķinot saglabāt, šis vērtējums saglabāsies. Apstiprinot, apstiprināsies.